skolas laikā savā klasē es biju garākais. Jā, visā klasē. Bet šodien pie manis ir vēl garāks un basketbolā talantīgāks cilvēks Francis Lācis. Čau! Čau! Cik tad tev ir tas? Nu, parasti mēri tieši ap 2 metriem. Superīgi. Prieks tev redzēt Gardēžu virtuvē un prieks, ka es varēšu tev kopā pagatavot kaut ko ļoti, ļoti gardu un zinu, ka tu gatavosi kādam savam draugam. Un tas ir neviens cits kā Zigmārs Raimo. Un es ceru, ka jums abiem garšo burgeri, jo mēs šodien taisam kaut ko līdzīgu burgeram, bet es viņu zinu kā nosaucu. Sandwich burgers. Ļoti labi izklausās, veselīgāk. Veselīgāk. Un tu būsi atbildīgs par gaļu. Principā sāls ir tas, sāls un pipari, kas tur nepieciešams ir. Kā tev vispār ar gatavošanu tu esi uz tu vai tomēr... Pēdējā laikā, varbūt vasarā, sanāca ceļot diezgan daudz. Un parasti, kad mēs ceļojam, tad viesnīcās mūs parasti labi pabaro. Jā. Bet klasiskās sezonas laikā, kad spēlēju zeļos, tad ikdienā diezgan daudz sanāca gatavot arī pašam. Un rokas, man liekas, ka aug no pareizās vietas virtuvē. Es viņu sadalu 4 daļās. Tad šo es pārgriezīšu šādi uz pusēm. Tas nozīmē, gaļa tev varētu būt tāda lieluma. Kā īsti saucās 3x3? Laikam jau, ka pareizāk ir teikt 3x3, jo FIBA, kas ir galvenie organizatori šim, to taisa pat tādu brendu. Viņiem pat pirms katras spēles tā atskaita, kur ir 10, 9, 8, un kad nonāk, tad ir 3x3, un tad sākās spēle. Tā kā skaidrs. Jūs bijāt olimpiādē. Kā vispār bija? Daudz tur var teikt, ka olimpiāda ir pazaudējusi savu prestižu vai ko, bet man liekas, ka sportistam tāpatās aizbraukt uz olimpiādu ir pats krūtākais, ko var sasniegt. Un visticamāk, ka tas ir manas dzīves tāds highlights līdz šim. Okay. Tā, es uztapšu no sākuma to šīdo apkraukšķināšu. Klausies, ko tagad daram? Kas pēc olimpiādas? Šajā sporta veidā sezona joprojām rit pilnā sparā. Jūs esat noķēruši neilgo brīdi, kad esmu mājās, jo jau ceturtdien braucu uz turnīriem atpakaļ Āzijā, un tā praktiski līdz decembrim arī pavadīšu atkal visu savu laiku ceļā. Un tagad mēs pārbaudīsim tavas cepšanas spējas, jo tu teici, ka tu virtuvēs esi tu. Es kādreiz parēķināju, cik aptuveni izmaksā tavs vakariņas. Vidēji. Vidēji noteikti nē, jo esmu tas cilvēks, kas ieies veikalā un kaut kas patiks. Un visu ņemšu. To vajag, atceries, ka tas nav mājās tas, un tad beigās tāpat tas iepirkuma grozs salasās diezgan pilns. Tu esi dzirdējis tādu teicienu, nē, ir tukšu vēderu uz veikalu. Bet man tas nepalīdz. Man liekas, ka vienmēr varēs. Tad viens darbiņš, kas jāizdara, tas siers. Teorētiski mēs pat viņu varam sarīvēt. Tas būs pat vienkāršāk. Garam tā? Vai ne? Ideāli kotleti. Cik labi. Tagad viņš šutināsies. Kad gaļa, kad ir gatava, redzi, sāk nākt olbaltum ārā šitās te baltās. Tas nozīmē, ka viņi ir sulīgi un viņi ir izcepusies. Un principā šī momentā tu vari likt virsū jau to sieru. Griezīsim nost un kārtosim burgeri. Man patīk. Vairāk siera. Liec vairāk. Būs, daram kā tev. Tā arī sanāca. Sajaukšu tos salātus. Ņemam vienkārši sauju rukols. Es viņam pievienošu skābu ābolu. Strēmelītēs sagrieztu. Šidā. Un citronu mēs pieliekam ābolam klāt, lai arī cik viņš skāps jau ir, vai ne? Un sīpols. Pārgrieza visu mīzu uz pusē. Un tad noņem mīzu nost. Un tad smalkās strēmelītēs. Liec te klāt. Un tomāts. Es pielieku piparus, pielikšu sāli, ņem sākumā mērci, kas būs vienkārši jogurts, bet pirms tam kārtīgi samaisi. Es domāju, kārtīgi karoti to. Wow! Rekā mums gaļiņa. Jā. Un jūs pēc tam tās kalorijas noskrienat visi? Tur arī jau kādi 1600 savācās. 1600? Paņem te kārtīgi samaistā te un tad kārtīgi dev. Jāmēģina kaut kā, lai nekrīt nost. Un liec nazi, jo savādāk līdz tavs draugs atbrauks un izspraud cauri. Ideāli. Klau, paldies, ka paviesojies pie manis. Es ceru, ka tu arī tiks uz nākamo olimpiādu, kā es iecerējis, un lai tavu mērķi ir tiešām augsti. Paldies tev. Paldies. Labu apetīti. Paldies, ka atnāci. Es tev uztaisīju tādus sandwich burgerus. Jā. Izskatās ļoti labi, veselīgi un apetilīgi, tā kā nevaru sagaidīt, ka pagaršošu. Tagad būs tie labākie skati. Priekā.
Tev ļoti labi sanācis. Mēs tev bieži runājam, Jā. kādu tur dažādās vietās pusdienu piedāvājam, cik viņš maksā. Cik tev liekas, ka izmaksāja tava porcija šeit? Tām visām cenām mūsdienās neko nevar saprast. 6-7 eiro tieši mana porcija. Tu neticēsi. Tas izmaksāja tikai 2 eiro. Nevar būt. Palēto. Kur es esmu bijis? Kur es esmu dzīvojis? Es tev mājās šitos tagad katru rītu varēšu taisīt. Atcerieties, te ir kamera. Mēs atcerēsimies. Šito atcerēšos.